Šogad Liepāja tāpat kā citus gadus viesus piesaista ar kultūras un sporta notikumiem. Šogad noteikti lielākie bija Latvijas olimpiāde un mūzikas festivāls Summer Sound. Pavisam drīz augusta pēdējā nedēļas nogalē Liepājā būs vēl kāds vērienīgs pasākums – ātruma festivāls ar dažādu motorizēto sporta veidu sacensībām, no kurām noteikti centrālais notikums būs rallijas Kurzeme. Šogad būs daudz jaunumu, nemainīgs būs Vecpils ātruma posms, kurš gan arī nebūs tāds kāds ierasts un sāksies autokrosa trasē. No klasiskās Vecpils ir faktiski palikušas pāris vietas, tā skaitā slavenais stroķu tramplīns, bet mēs gan runājot ar vietējo novadu pašvaldību un paši arī pabraucot pa šiem ceļiem, esam atraduši tādus vairākus jaunus posmiņus, kuri ļoti interesanti un kurus būtu bijis vērts iekļaut trasē. Kā viens no tiem ir, te mums aiz muguras ir Vecpils krosa trase, kur jau ir notikušas vairākas folkreises sacensības un Latvijas čempionāts autokrosā. Trasa ir īstenībā ļoti interesanta un ļoti sarežģīta. Ir visi tie sacensība, visi elementi. Vecpils pati pa sevi ir, es teiktu, Latvijas rallijā sarežģītākais pagasts. Kādā ziņā? No trases konfigurācijas viedokļa. Ja, viņš ir grūts, viņš ir ātrs, viņš ir bīstams, bet arī pašā laikā ļoti interesants. Un tā ir tā Vecpils ir tā rallija Kurzeme pērle, ja, kur mēs šogad mēģināsim parādīt nedaudz savādāk. Ierūcinot gaidāmo ātruma festivālu Vecpils autokrosa trasē notika savdabīga sacensība, kurš ātrāks sporta auto vai krosa motocikls. Pie autostūras sēdās Liepājas mērs Uldis Sesks, kurs stūrmaņa lomā iejutās gada labākā aktrise Inese Kučīnska un pieredzes bagātais motosportists Lauris Freibergs. Gan Freibergam, gan Seskam ātrums un asas virāžas ir ierasta lieta. Tad Inesei Kučinskai tās bija pilnīgi jaunas izjūtas un stenogrammas rakstīšana un lasīšana bija jauna pieredze. Kādīgi labais 4 trampas 3 leciens? Jā, un tur lecienam tur vajag arī tā uzsvarīt. Aptīri šo piesitienu. Jā. Leciens. Ups, jā, šitādi pilnīgi mierīgi var likt klāt, jā. Man tas drīzāk būs tāds runas eksāmens uz ātrumu. Es ceru, ka būs labi. Satraukums ir? Ir rokas reku kabatā, lai nevar redzēt kā trīc. Tā kā pirms būtu vējiņa pirmizrādes. Būs labi, tāda jauna pieredze. Man tāds āķis lūpā gribas pamēģināt. Gan rallija auto, gan krosa motocikls veica katras 3 apļus, lai noskaidrotu, kurš ātrāks. Jāsaka, ka atšķirība bija vien pāris sekundes, tomēr sporta motocikls izrādījās ātrāks. Pārliecināts nebija, galīgi nē. Man likās, ka ļoti līdzīgi varētu būt, bet kā tiešām ātrāks, nebija baigi pārliecināts, nē. Jo es arī motociklam amortizators diezgan krietni pārregulēju no savas mototrases uz šo grunti, bet ar visu veiksmīgi tika galā. Bet tik pilnā gāzē nebija kādu brīdi braucis arī mocīm, kad 4. 5. ātrumu, tur to visam pilna gāze. Dažviet trasē ļoti reti, kur to var izpildīt. Ir ātrums, bet tas nav tik liels. Par rezultātu gandarīti bija arī sporta automašīnas pilots un stūrmanis. Mums šodien uzdevums sacensties ar motociklu un pirmo reizi apmācīt vienu jaunu stūrmani, kas jau pēc 3. brauciena jau diezgan labi prata nolasīt stenogrammu. Stenogrammu no galvas un pat, krūta! Forši ir? Forši, tiešām forši. Paldies Uldim par piedāvājumu. Baigi labi, man ļoti patika. Kas tev vairāk patika? Es pat nevaru saprast tādu. Baigā drošības sajūta man bija. Es nevienu brīdi nebaidījos patiesībā. Tas ir pateicoties, ka tu uzticies otram cilvēkam. Ātrums, protams, viķi ir visādi. Mēs tā īsti nevarējām saprast, kas būs ātrāk šajā trasē, mašīna vai mocis. Bija tāda aizdoma, ka mocis tomēr ir vieglāks, ka viņam vieglāk ir no līkumiem, no asiem līkumiem īpaši ieskrieties.
Jā, es arī neesmu 2 gadus braucis, un varbūt, ka, ja mēs brauktu vēl 5 reizes, varbūt, ka drusku ātrāk varētu pabraukt. Un likās jau, ka mašīna tā kā varētu iet labāk, bet tas tā kā nav vērts par to runāt, jo tas tā vienmēr pēc katrām sacensībām liekas, ka, nu jā, mašīna varētu iet jaudīgāk, vai ne, tad es varbūt nebraucu ātrāk. Iespēju izbaudīt tās izjūtas, ko piedāvā braukšana rallijā, izmantoja arī Lauris Freibergs un atzina, ka kāds sirds mats gan esot tagad klāt. Nu, ļoti iespaidīgi un emocionāli, jo tādā sporta automašīnā nebija bijis iekšā. Vēl jau vairāk, ka kāds izvizina pa tādu trasi. Tā Uldu meistarība, tad teikt, pārsteidz, nu ko pārsteidz, jā, viņš māk. Un ka tik plakanīski ar mašīnu braukt līkumā iekšā un aizbraukt tālāk, baigi super, tāda nebija sajūtas. Domājams, ka līdzīgas sacensības varētu notikt vēl kādu reizi, un kas zina, kādi tad būs rezultāti. Bet tiem, kam patīk ātrums, būs ko redzēt ātruma festivālā Liepājā no 23. līdz 26. augustam. Bet tuvākais supercross posms būs 26. augustā Kandavā.